bet Gunārs pats pastāstīs par savu devumu. Kā redzat, devums ir ļoti liels un vēl daudz kas cits ir plānots. Un mēs turpmāko laiku pavadīsim kopā tiešām ļoti jaukā gaisotnē, gan klausoties, gan baudot, gan stāstot, gan arī paši varbūt uzdodot jautājumus. Ja? Tad lūdzu, Gunār, vārds tev. Tā kā lūdzu, tā ka tas ir pagaidām izsvērt. Jā, tehnika ir tehnika. Daudzējumi. Atklāt sakot, es tagad domāju, es esmu bijis Limbažos kaut ko lasījis, varbūt kādos senos laikos, iespējams, kā arī biju, bet atcerēties vairs nevar. Vispirms varbūt mazliet pastāstīšu, ko es daru un kas es esmu. Tā kā jau minēju, es rakstīju jau ļoti ilgus laikus, sāku rakstīt dzejoļus. Savā laikā mums bija rock grupa, mēs spēlējām rokus, kopējām tā laika muziku, Deep Purple, Uriah Heep un visu to muziku, bet gribējās arī kaut kādus savus tekstus, un es sāku rakstīt arī šos tekstus un pakāpeniski arī sāku rakstīt dzejoļus. Un īpaši tā ir iznācis, ka, kā jūs redzat, te daļa no tām grāmatām, kas ir manējās. Tas nenozīmē, ka tās ir tikai dzeja, mana dzeja, bet te ir ļoti daudz arī tulkojumu un atzejas. Un es diezgan agri sapratu, ka es gribu iemācīties kādu valodu. Nerunājot par angļu valodu vai krievu, ko mēs visi zinājām, vai angļu valodu, ko mēs arī zinājām, mācījāmies. Es gribēju kaut kādas citas valodas, sāku mācīties indonēziešu, malaiziešu valodu. Un sameklēju grāmatas un dažādas vārnīcas. Atradu pat to, ka indonēziešiem, malaiziešiem ir tautas dziesmas, kas saucas pantuni, un kas ir pilnīgi līdzīgs mūsu latviešu tautas dziesmas struktūrai un uzbūvei. Tur pat cezūrei pa vidu. Un kaut kādas pantunas esmu pat atzījis, bet nebija ar ko sarunāties. Tajos padomu laikos nebija ar ko sarunāties, teiksim, indonēziešu, malaiziešu valodā. Un tad es izdomāju, ka es mācīšos igauņu valodu. Un igauņu valoda, tāpēc, ka igauņu valoda ir ļoti skanīga valoda. Es nodarbojos ar mūziku. Un man vairāk patīk tādas skanīgās valodas. Man nepatīk lietuviešu valoda, lai gan es esmu studējis universitātē un mācījies lietuviešu valodu, bet nevar iemācīties. Visi šitie ekipači mātīmo, arī jūs girdānat, es to nevaru. Man kaut kā nepatīk. Tā mīkstums un tā tālāk. Bet igauņu valoda ir savā ziņā patiešām muzikāla valoda. Noteikti jūs zināt, ka ir tāda leģenda, kur sacenšās valodas, kur ir viskaistākā valoda. Un tā ir leģenda, protams, tā nav realitāte. Un pirmo vietu iegūst itāļu valoda, to mēs visi zinām, ka tā ir arī skanīga. Un otro vietu iegūst igauņu valoda ar vienu vienīgu izteicienu. Un tas teiciens ir sõidā tasā silā ylā. Tas nozīmē braukt lēnāk par tiltu. Un igauņu valodā ir iespējams pateikt ļoti daudz vārdus, pat sakarīgu teikumu, kurā es varu izmantot tikai patskaņus, nevienu līdzskaņu. Un varētu teikt, ka igauņu valoda varētu teikt, ka viņa ir vairāk tāda tā kā patskaņu valoda. Piemēram, es varu vienīgi pateikt ujā, uvā, ajā, oā, ujā, kas nozīmē māsas pagalma dārza, upas zieda nakts. Ujā, uvā, ajā, ujā, ujā, ir nakts. Un teiksim, man ir iznāca Igaunijā grāmata, kas saucas Öpeļka, vai kur ir nakts. Tātad jūs vienu vārdu jau zināt.
igauniski. Protams, ka mēs zinām vārdu termistiks, vai ne? Jā. Man visi saka, kāds ir sakars ar seksu, es saku, tā ir galotne. Un tādā veidā es sāku mācīties igauņu valodu, un sāku ļoti intensīvi arī tūkot. Pirmais mans autors ir igauņu dzejnieks, filozofs, arī prozas raksta Jānis Kaplinskis, un viņa grāmatiņa iznāca pirms vairākiem gadiem arī Latvijā. Un es tagad, pat vakar aizsūtīju uz izdevniecību viņa romānu. Un romāns ir par 60 gadiem Tartu, kad viņš bija jauns students, viņš studēja Tartu, un tajā Tartu dzīvoja viens unikāls cilvēks, Uku Māziņš, kas bija mācītājs, kas bija, varētu teikt, viņš zināja 70 valodas. Viņš zināja arī ļoti mazas valodīgas, tādas kā aramiešu valoda, kurā runāja mūsu Jēzus Kristus. Viņš zināja, protams, latīņu, grieķu, tajā laikā tas bija, ja kuram bija jāzina latīņu, grieķu valoda. Un šajā romānā parādās tieši šīs cilvēks, arī Uku Māziņš un Jānis Kaplinskis kā jauns students. Visas viņa problēmas ar meitenēm, visas viņa problēmas ar filozofiju, ar to, ko viņš studēs, un, protams, arī visas problēmas ar BDK. Jo tas arī parādās tajā romānā, un tas tiešām ir interesants. To es vakar pabeidzu. Būtībā, tad daudz es esmu tulkojis gan arī somu valodu, arī no somu valodas un arī no igauņu valodas. Man ir vairāk kā 30 grāmatas no igauņu valodas pārtulkotas. Es dažas paņēmu, dažādas, gan romāni, gan arī ļoti daudz dzejas grāmatas un tā tālāk. Un tad es strādāju, tajos padomu laikos es strādāju, noteikti atceraties žurnāla avots. Varat teikt, ka tas bija viens no tādiem interesantākiem, varbūt, laikiem arī, teiksim, man, jo mums bija unikāla komanda, kura sapratās no pusvārdiem. Tāpat arī mēs cīnījāmies, lai varētu dabūt cauri tā vai Orvela Animal Farm vai Oļāra vācieša vadoņa augšanu celšanos. Tur bija ļoti daudz lielas cīņas ar toreizējo komjaunatni un ar toreizējo ceku un tā tālāk. Tad es strādāju arī mazliet Rakstnieku savienībā, pēc tam kopā ar Viktoru Avodiņu būtībā lauzām to pastāvošo iekārtu tajā Rakstnieku savienībā, kas bija tomēr pārmantojums pilkts no padomu laikiem. Un tad es aizbraucu, 97. gadā es aizbraucu uz Tallinu un es strādāju Latvijas vēstniecībā 13 gadus kultūras atašēju. Varu teikt, ka šis laiks katrā ziņā bija interesants, jo pirmkārt jau tas pats pamats, ko es darīju, tas bija kultūra. Arī, protams, palīdzēju politiskās lietās, tulkoju, un visu pārējo, bet no kultūras tādām lietiņām atceroties, iedibināju tādu izstāžu sēriju, kurā mēģināju parādīt klasisko modernismu Latvijas. Un pirmais mākslinieks bija Kārlis Padeks, un tad es turpināju to ciklu. Tā bija unikāla izstāde, kur atbrauca Kalnečs, un mēs tur uzlikām šo Padega darbus, dabūju šos darbus, kas bija, protams, nebija tik vienkārši, jo Padega darbi ir zīmēti uz ļoti trausla papīra, un muzejs nemaz tā negrib atdot tos darbus, jo tas ir, tomēr izstāde. Un pēc Padega bija, varētu teikt, Igaunijā liels bums, un atbrauca Somi, un arī gribēja Padegu. Un otrs man autors, ko es turpinot šo ciklu, bija Vidbergs. Vidbergam es izspēlējos tikai erotiku
un tas saucās arī erotiskās elēģijas. Pēc tam, pēc šīs Tallinas izstādes arī iznāca grāmata, kurā arī varbūt parādīta tika Rydberga tieši šī erotiskā puse, šī zīmējums kā tāds un tēma kā erotika. Un arī vēl 4. autors bija Strunke. Tātad varētu teikt tāda plejāde labāko mūsu klasiskās modernismu pārstāvju. Un beigās mēs izdevās dabūt naudu un tā, protams, nenācās viegli. Un izdevām grāmatu Klasiskais modernisms, kurā Dats Lamberga ir sastādījis un kurā ir vairāk kā 100 reprodukcijas. Un šī grāmata izdota tika igauņu valodā ar visiem komentāriem un tā tālāk. Bet vēstniecībā, protams, tie mākslas un kultūras pasākumi bija dažādi, teiksim, arī koncerti, vai tas būtu Kosmos, kurām bija 4 koncerti, vai tas būtu Brainstorms, vai tas būtu Vestar Šimkus. Vestar, es atceros, ka viņš bija pavisam tāds maziņš un vēl tikai, sākās pirmie koncerti, arī Igaunijā viņu pamanīja, un Igaunijā pat izveidojās tāda sadarbība, ka Vestards brauc kopā ar Igaunijas simfonisko orķestri, ar diriģentu klāsu, ir tāds viņiem Erkī Klās, ļoti slavens, ļoti zināms diriģents, un kad viņš atbrauca, viņš teica, ko tu tur mums esi iesmērējis to latvieti? Mūsu orķestri vairs negribēja. Viņi uzstājās Japānā un nospēlēja to kopā ar orķestri, un pēc tam Vestards spēlēja kaut kādos pauzēs, un viņi vairs to orķestri negribēja redzēt. Un, var sakot, bija dažādas izstādes, arī modernās izstādes, arī teiksim, mūsu pašreizējie mākslinieki, un arī visādi koncerti. Tas bija tāds laiks, vēstniecības darbs kā tāds, viņš ir nemitīgs, nekad viņš nebeidzas, un būtībā bija ļoti, varbūt maz laika man tulkošanai, tieši grāmatu tulkošanai, bet tāpat es arī kaut kādu laiku atradu, kaut vai naktīs. Un tā, bet katrā ziņā tas bija interesants laiks. Tur arī visas vizītes vai visādi kuriozi, kas tik nav bijuši ar visiem mūsu prezidentiem, ar visu šo varas pārstāvjiem, kas gan izgāzušies, gan varbūt arī bijuši ļoti labi, visu kopā. Man bija arī tas gods tulkot Lenartu Meriju, un ar Lenartu Meriju mēs jau bijām pazīstami, kad viņš bija rakstnieks tikai. Arī, esam tikušies, pirms viņš bija par prezidentu kļuvis, un tāpat arī es esmu laikam vainīgs, ka atsitu Gunta Ulmaņa vizīti, valsts vizīti uz Igauniju, jo es pārtulkoju Lenarta Merija pasakas, tādas anekdotas, ko it kā Lenarts Merija pats nestāsta, bet iz viņa dzīves, iz tiem notikumiem ir kāds pierakstīts, un tāda grāmata iznāca. Un tur es pārtulkoju un bija nopublicētas šīs anekdotes Latvijas avīzē, toreizējā Lauka avīzē. Un viena anekdote bija, kāds ir tam latviešu prezidentam vārds? Guntis. Suņa vārds. Un tad pienāca ziņa no prezidenta kancelējas, lai pirmkārt noskaidrot, vai Guntis ir igaunisks suņa vārds, un otrkārt pateica, ka prezidents Guntis Ulmanis nebrauks uz visu. Un tūlīt arī viņam beidzās tas laiks laimīgi, un atbrauca mūsu vairabīti Freibergi. Un Lenarts man saka, viņš pirmoreiz pārdod Gunti, laikam viņam nebija par ko runāt. Jo, kā jūs zināt, Lenarts ir viens no tādiem intelektuāļiem, ļoti izciliem igauņu intelektuāļiem, kas pārzināja arī kādas 8 valodas ļoti labi. Un laikam nebija par ko runāt. Un tad, kad bija mūsu vairabīti Freiberga, tad viņš man saka, jā, viņam atkal, tad viņš ir bailes, vai jau ir konkurence, vai ne?
Jo mums jau parasti ir tā, ka tās Baltijas valstīs ir tie prezidenti viens vienmēr vēl pārējos. Tagad to dara Ilves, gribot, negribot, starptautiski un visur pārējā vietā. Tad mums bija Vaira Rīga Kreberga, kas vilka tos abus divus, gan Rītelu komunistu bijušo un arī to Lietuvietu. Tā kā tā tas notiek. Nu, un tagad es esmu jau 4 gadus atgriezies Latvijā. Es nodarbojos tikai būtībā ar tulkošanu, atzeļošanu. Šis darbs, protams, tādā ziņā ir patīkams, ka varbūt neviens mani tā nerausta, bet atklāt sakot, tas ir smags darbs. Sevišķi tulkoju tādus milzīgus darbus. Nu, pat es pārtulkoju, un arī šajā gadā iznāca šāda grāmatiņa, kas saucas Mainīgais, un autors ir Jāks Jērins, vai igauniski Jāks Jērins. Viņš bija vēstnieks, Igaunijas vēstnieks Latvijā, ļoti labs arī rakstnieks un dzejnieks, arī dzējas grāmatiņa iznāca, man šeit nav. Un viņš šajā grāmatā raksta būtībā par Rīgu, kā viņš jūtās, bet šis teksts ir ļoti tāds intelektuāls, tajā ir daudz citātu no citām literatūrām, un arī ļoti interesanti arī viņa skatījums uz Latviju, viņa skatījums uz Rīgu, nevienmēr pozitīvs, protams, bet, manuprāt, interesanta grāmata, kas arī stilistiski ļoti man bija, varētu teikt, gan interesanti, gan arī grūti tulkot. Jo viegli tulkot varbūt romānu, kurā ir kaut kāds sižets, un tad tur ir dialogi, un tad tur ieeja tajā dialogu stilistikā un tur darbojas. Otrs variants ir šie intelektuālie romāni, kā Mainīgais, kā Jāna Kaplinska Acs, kurā atkal ir vairāk akcentēts budisms un budistiskās lietas, un arī ļoti īpatnējs romāns. Tas atkal prasa no tulkotāja milzīgi zināšanu. Un var teikt to, ka arī katra grāmata, ko es esmu tulkojis, varētu teikt, ka tā ir maza lielākā ir universitāte. Ja es varētu, teiksim, pateikt, kas tad raksturo būtībā vienu zemi, tad katrā ziņā tā ir tautadziesma. Un esmu pārtulkojis gan somu tautadziesmas, nepaņēmu līdzi, gan igauņu tautadziesmas. Un igauņu tautadziesmas tulkojot, te ir apmēram 150 tekstu, gan mitoloģiskās dziesmas, gan kalendārās dziesmas, gan, var sakot, sadalīt gan bērnu dziesmas, gan spēļu dziesmas, visas. Bet mitoloģija, teiksim, igauņu senā mitoloģija ir ļoti interesanta arī mums, jo daudz kas ir līdzīgs arī ar mums, lai gan ir ļoti atšķirīgs. Igauņu tautas dziesmai vai mitoloģijai piemīt arī šis šamaniskais. Varētu teikt to, ko mēs redzam pie šamaņiem, ja mēs paskatāmies seno somugru mazās tautiņas, un mēs atrodam, teiksim, fantastiskas lietas, kas kā būtībā arī kaut vai pasaulē radusies un tā tālāk. Un katrai tautā ir viens koks, tas saucās pasaules koks. Un latviešiem varētu teikt, ka ir ozols, bet varētu teikt arī, ka nē, ka varbūt latviešiem šis pasaules koks ir garā upa, kas savieno, tāpat kā igaunus savieno 3 pasaules. Tātad, vispirms apakšējā pasaule, tātad šī mirušo valstība, igauņu un somu valodā ir pat vārds, Mannela, Tonela, un vidējā pasaule, kurā mēs dzīvojam, un augšējā pasaule, tātad šī debesu pasaule, kurus savieno šis milzīgais ozols, igaunis. Un ar to ozolu ir liela mistika, jo būtībā visiem somugriem pasaules koks ir ļoti svēts koks, un tas tiek saudzēts. Ja kāds šamanis grib uztaisīt savas būgas, viņš, protams, izmanto pasaules koku, bet viņš nogriež tikai zāli.
Jo viņš saka, nevajag pasaules koku griezt, jo tu nogriezīs pasaules koku, tad arī mirs šis šāds. Bet Igauniem un Somiem, tas ir dīvaini, bet es arī skaidrošu, kāpēc, šis ozols tiek nocirsts. Un tas ir tas pats galvenais process, ka tas ozols tiek nocirsts. Un te daudzi arī Somu un Igauņu mitologi, valodnieki, sevišķi jau folkloristi, saskata tomēr sakritību, līdzību ar kāliju meteorītu. Ar kāliju meteorītu tādā ziņā, ka pirms 4 miljoniem gadu, 4000 gadu atpakaļ nokrita šis meteorīts uz Sāļu. Un Kalevalā, ja jūs esat lasījuši arī Kalevalu, tur ir arī vietiņa tāda, kurā teikts, ka tad saule pazuda uz 3 dienām, un saule tātad bija neredzāta. Un tur arī teikts, ka uz saules uzkrita milzīgs viens koks. Un tas ir varbūt, protams, pieņēmums, jo folkloristika un mitoloģija ļoti arī ir pieņēmumi, bet kaut kāda sakarība, kaut kāds sakars, protams, varētu būt ar to visu. Un Igauņu folklorā, ja mēs tā runājam mazliet par mitoloģiju, tas būtu viena puse, bet otra puse ir šī poetika. Un poetika no tāda viedokļa, kā tad tiek veidota šī Igauņu tautas dziesma. Un tā kā es mazliet pademonstrēju Igauņu valodas skaniskumu, tad būtībā Igauņu tautas dziesma tiek veidota uz skaniskuma principu. Un iedomājieties to, ka Igauņu tautas dziesma, ko es arī esmu atzējojis, ir nosaukums Rīgas postīšana, Rīgas izpostīšana vai Rīgas sagraušana. Nu, Rijā rikumina. Un tad ir tā, ka Igauņu folklore, Igauņu ceļuši tautas dziesma, ir bazēta uz šo aliteratīvo principu, kas mums ir latviešiem saglabājis nedaudz. Kaut vai rītrasa, vai gludu galvu, ja, un vairāk īsti nav. Bet Igauņiem tas ir pats pamats. Un tulkojot Igauņu tautas dziesmas, es redzu, tās senās formas ir kopā ar šie vārdi, bet tikpat labi tie vārdu sakarība vairs tagad nav. Senāk tā bija, bet tie vārdi turās kopā ar šo aliteratīvo un asonanču principu. Tātad šo skanisko principu. Nu, paklausaties, kā skan viena tautas dziesma igauniski mazlietiņu, un pēc tam nolasīšu latviski. Jāliecījās. Yks on õunapuu määrä, yks on oksa õunapuusa, yks on õige oksa päällä, yks on õuna yllä päällä, siia õuna monesugune, puupuot kumarikkine, päevapuot on punasikkine, Riiapuot on ristilinne, Narvapuot on aukkolinne, tuli yksi suli tuuli, sais yksi sadune ilma, vieretes õuna vede ja ajas õuna allikka ja misses õuna synginekse, sinikirja linnukenne, sinikirja siivakirja, lõugalekse linnukenne, lõugalekse lendas meie, läpi kuia kukkus meie, hoppeliä arvas meie, haavikuia määräs meie, männikuia meie koplis 3 põõsad, üks on sinine põõsas, teine on punane põõsas, 3 kullat karvalinne, sinikirja linnukenne, ära puua sinisä poesa, ära puuse punesa põõsa, puusa kullar karva esse. No, taas ka niitä on taustaties. Eks nolasīšu. Tā ir viena no mitoloģiskām taustaties, kas ir pats pamats būtībā. Radīšana, jauniski lomina. Viena ābele stāv kalnā, ābele vienu zaru, ziedien zieds uz garā zara, augviens ābols no tā zieda, ābols tas tik daudzu veidu, mēnes pusē appalītis, saules pusē sarkanītis, Rīgas pusē krustanītis, Narvas pusē strīpanītis, Harju pusē caurmītis, nāca kāds ar lielu vēju, nesa līdzi lietus laiku, ābols ripoja ūdenī, ābols iekrita avodā, kas no ābolīša dzima, zilspārnītis, mazspārnītis, zilspārnītis, zīdspārnītis,
lokus meta, mazais putniņš lokus meta, laida vējās, alksnājā tas ielaidās, aplokā tas nolaidās, apsājā tas pasēdēja, priedājā tas palika. Mūsu aplokā 3 krūmi, vienam krūmam zilas lapas, otram sarkanas ir lapas, trešām krūmam zelta lapas, zilspānīti, mazspānīti, nesēdies tu zilā krūmā, nesēdies tu sarkanā, sēdies zelta krāsas krūmā, sēdās putniņš zelta krūmā, sidra viņa krūmā sēdās, zilspānītis, mazspānītis, likstu bija zelta krūmā, liksta gatava, kad tika, olas dēja zelta krūmā, olas izdētas, kad tika, perēt bērnus sēdās putniņš, tad, kad spalva bērniem tika, sāka bērnus izmētāt, viens mēnesis kurzemē, otrs zvaigzne debesīs, trešais saule pasaulē. Nu, tā, apmēram, Igauni tautas dziesma. Igauni šī tautas dziesma ir garāka nekā. Mums ir kā Japāņu kaikas būtībā. Ļoti īsas, ļoti kodolīgas. Igauni ir 200 rindas, varbūt 300 rindas būt. Un Igaunijā ir tāds labs izteiciens. Teiksim, teicējs, kas saka tās dziesmas, ne? Viņš tā kā nebeidz to dziesmu, viņš saka, es pārtraucu. Jo tikpat labi, tu vari atkal tālāk turpināties. Un to arī pierāda arī muzikālais materiāls. Ir, piemēram, tāda dziesma Sultam, lielais ozols, par ko jau es te minēju, kurš, teiksim, ja muzikā mēs skatāmies, tas sastāv tikai no būtībā 4 taktīm, vai būtībā arī atkārtojam no 2 taktīm. Tad no viena maza perioda, bet arī viņš turpinās, un arī tā muzika ir mazliet atgādina, tādu roku, var teikt. Ja mēs atceramies roku, tad mēs zinām, ka, teiksim, tā improvizācija, ka tas motīvs, kas vienkārši ritu apkārt, un tu vari nemitīgi tu improvizēt un nebeigt. Ne? Un tāpat arī Igaunijā. Bet Igaunijā nav tikai, teiksim, šīs mitoloģiskās dziesmas, ir arī bērnu dziesmas, un ir arī, teiksim, tādas mazliet humors. Un Igauniem tautas dziesmas nav erotisko dziesmas. Viņiem esmu teicis, ka mums ir nerāpnās dainas, un Igauni gribētu, lai tulkotu. Es esmu tulkojis latviešu tautas dziesmas igauniski, un atradīšu palasīt. Bet, šāda dziesma ar mazu igaunu humoru. Ņem mazu sievu. Brālīti, ja tu sievu ņemsi, neņem brālīti melnu sievu. Melna viena uz krāsnes gulēs. Neņem brālīti baltu sievu. Balta istabu vien vēlēs. Neņem brālīti glītu sievu. Glītai blakus sēdēt vajag. Neņem brālīti lielu sievu. Lielai mutē skatīt vajag. Paņem brālīti mazu sievu. Tie viņu sīcina. Vērša naga lielumā. Kā zīmīga darbus izskries, kā dzenītis malgus kaldīs, audīs audekļu kā kāji. Tā. Es domāju, ka tā tautas dziesma arī mazliet ievada, un mēs arī saprotam, teiksim, tīri valodiski, kā tiek būvēta vai veidota no viena poetika, teiksim, kā tautas dziesma. No visiem Igauniem, ko es esmu tulkojis, tas ir tik tiešām, kas ir grāmatās, tas ir viens, bet ļoti daudz, kas arī publicēts. Un brīžā man liekas, ka nav tāda dzejnieku vai rakstnieku, varbūt mazāk, bet dzejnieku, kuru es kaut ko nebūtu atzējojis, vai kaut kādu vienu dzejoni vai kādu fragmentu. Bet man ir tā, ka man patīk strādāt ar ļoti atšķirīgiem autoriem. Es tad taisu vienu, un tad es, protams, iedziļinos šī autorā. Es lasu visādas literatūras, kas ir nepieciešams kā papildus informācija, domāju par stilistiku, kā es šo dzejnieku varu labāk parādīt, teiksim, latviešu publikai, kā es varētu viņu atzējot, lai tur arī nezustu nekas, kas ir tajā oriģinālā. Ne es arī šo nesekotu pārāk šim oriģinālam, ka es vienkārši esmu hipnotizēts no šī oriģināla, un es nespēju to pārkausēt latviešu valodā, par latviešu valodas īstenībā, teiksim tā. Bet šī grāmata ir ļoti interesanta. Es nezinu, vai ir saglabājusies, vai kaut kur vēl var dabūt. Un tas ir mans strāds.
Igaunis Mats Trāts, kas ir vēsturisko romānu autors, bet viņš uzrakstīja grāmatu, viņš rakstīja dzējoļus par šādu veidu, ka viņš izdomāja, ka ir tāda vieta Harala. Lai gan mēs, kad saku Haralas dzīves stāstu, jūs visi domāsiet, ir tāda vieta, bet tādas vietas nav. Tā vieta ir viņa galvā. Viņš ļoti igauniski, protams, Harala. Ja? Kā Harju nezinu, Harala nezinu. Un viņš apraksta cilvēku likteņus. Tie visi cilvēki ir miruši, un viņi stāsta savus stāstus. Kā viņi dzīvojuši, kas ar viņiem noticis, kā viņi nomiruši un tā tālāk un tā tālāk. Ar ļoti izteiktu, ļoti foršu humoru, kas ir Matsam Trātam arī, ar ļoti bagātu valodu, kurā viņš izmanto arī tartu valodu, šos tartu valodas dialektus. Un šeit būtībā es Matsam saku, Mats sastādam šo grāmatu, viņam ir izskaisītas tās Haralas dzīves stāsti, izdoti vairākās grāmatās igauniski. Es saku, es gribu vienu, bet es gribu, lai viņa būtu kronoloģiski. Kronoloģiski no vēsturiskā viedokļa, tātad no laika kronoloģiski. Un iznāk tā, ka būtībā šeit sākas no Pirmā pasaules kara un vēl pirms tam visas izsūtīšanas. Būtībā visas kolektivizācijas, kolhozu laiki, nonākam līdz mūsu atmodai vai dziesmotai revolūcijai Igaunijā. Un turpinās arī tālāk un tā tālāk un beidzas šis stāsts, viens stāsts ar viņa kaķi, kaķis to stāst. Bet es jums mazliet palasīšu, kāda varbūt pāris. Jo tas ir tiešām, tas, kas arī mazliet atšķirās. Viens tāds ļoti īsts, Augusts Kikas, dzīvis 1900. Miris 1946. Sausums izdedzināja vasarājus, karš nodedzināja manu māju, Kanģā sadegu pats. Un tad vien dzējolis, kas padomu laikos negāja cauri Matsam. Juhans Orovs. Biedris Staļins ienāca istabā, gumija zābaki kājās, noņēma aussaini un nokļūdās. Skaidrā igauņu valodā. Ir nu gan garlaicīgi šajā nostūrī, kur bez nātrēm un nikņiem suņiem nekā cita nav. Pēc tam no vienas bļodas ēdām zirņu zupu ar cūkas stilbiņiem, jo bija Vaslāva. Kad runas nevilšus nonāca līdz izstrādes dienām, ģeneralissimus izgaist kā neviens. Vienīgi pīpa galda stūrī palika kūpē. Tas manā mūžā bija pats svarīgākais sapnis. Neko ļaunu nenojaušot stāstīto tuviniekiem. Valodas nonāca rajona kungu ausīs, un nepatikšanām nebija gala. Mani turēja aizdomās par ideoloģisku diversiju. Dievs nedod mums sapnī sastarpies ar valsts vadītājiem. Adolfs Toholmers, tur žagarta, tur augšā, bērza zarā. Pat nenojaut, ka te lejā atpūšas tāda pati žagarta, kas ostīja vēju un žadzināja katrā sapulcē. Erna jūra, te atducas slaucēja, kas citiem bedri lokot, loki būtī, sieviešu dienas vakarā, būdama reibumā no liķiera, lopu mīzaliem un zvaigžņotās debes, iekrita ar ūdeni pilnā skābarības bedrē un noslīka. 2 zelta zobiem mutē. Mats Trāts. Nu un pēc tā Matsa Trāta man sagribējās tulkot seriālistu. Te ir pilnīgi izteikts realists, un te ir atkal seriālists. Ilmārs Vālāns. 44. gadā emigrēja uz Zviedriju ar vienu no pēdējām kuģiem, ar vienu no pēdējām laivām, un tas viņam izdevās. Viņam toreiz bija tikai kādi 21, 22 gadi.
pusgada laikā iemācījās zviedru valodu, tik labi, ka varēja lasīt lekcijas rādio zviedru par franču seriālo mākslu. 14 gadu vecumā uzrakstīja pirmo teoriju, un tas bija seriāls. Seriālisms, tātad viens no literārajiem virzieniem, ko jūs noteikti arī zināt, tātad dadaisms, pēc tam seriālisms. Tas būtībā interesēja pašu Lābanu, bet viņš pēc būtības bija tāds. Viņš tā domāja. Un ļoti īpaši. Un šajā grāmatiņā es esmu diezgan plaši ir uzrakstījis par seriālismu, kas ir seriālisms, un arī par Lābana seriālismu, tieši par viņa seriālismu. Un viņa teiksim, dzējoļi ir, es mazliet kādu vienu divus nolasīšu. Protams, ir dažādas arī grafikas, piemēram, centrālis starp divām lietus gāzēm. Un seriālisms tādā ziņā, ka viņš, protams, izmanto šos motīvus, kas ir bijis gan Roberam Desnosam vai mēs zinām, Eliāru mazliet, kad Eliārs nebija tik izteikti seriālists. Bet mēs noteikti zinām visus seriālismu vēl spilgtākās personas. Bet te ir pilnīgi mazliet cits seriālisms. Pašportrets. Es esmu vistas spārns, ko zeltījusi augā. Es esmu leduskalna naktsvārds un virves dejotāja šņuksts. Es esmu mašīnas motors, kas skudras rīt. Es esmu melns karogs pēdtiķi rokā. Es esmu stostīgi rati putnu ceļa grāvī. Es esmu plēpts suns, rokas granāta. Es esmu no peikusa gaisa burbulī pacēlies pulkstenis, kura rādītāja līdaka un tās vajātāja stinte ar dūci. Es esmu sērojošas mātes neķīpreiz dancis. Es esmu riecienos sazāģētais pavasara spals. Man ir liekā vārda no augstuma garainiem. Es esmu zibens, izgaismotā kode. Es esmu pusnakts. No kabatas izraujas sniegainu revolveri, virs jūras riņķo perdošas saules. Es esmu liels sajukums gājienā. Es esmu kvēpi, es esmu tikums, es esmu vējš, es esmu putnu mistiskais mugurkauls. Un, tie ļoti dažādi tie dzējoļi, bet 57. gadā viņš izdod grāmatu Zviedrijā ar nosaukumu Rozi Selaviste. Un te viņš parafrēzēja šo Roze Selavī, un Roze Selavī nāk no Desnosa, nāk no, protams, Dišāna, no franču izcilākiem seriālistiem. Un te es arī grāmatiņā esmu ielicis Dišānu, kurš gribēja izmainīt savu imunitāti. Un tad viņš domāja, vai viņš kļūs par, viņš gribētu kļūt par ebreju. Bet tas viņam nesanāca, un tad viņš kļūt par it kā par sievieti. Un te ir Mena Reja foto no tiem laikiem, kur Desnos redzams šādā kultī. Un Ilmārs Lābans, parafrēzējot šo izteicienu Roze Selavī, viņš uztaisīja Roci Selaviste. Igauņu valodā Roci ir zviedru, ģenitīvs zviedru. Roci Selaviste. Un te ir viņam atkal aforismi, kas ir bazēti valodā, šai skaniskumā, šajā vaiprātīgajā skaniskumā, ko praktiski ļoti grūti ir apdzējot. Bet cik man izdevās, tik es arī mēģināju tomēr uzstāstīt. Es varu palasīt arī, kā viņi skan tā oriģināla valodā. Un tad es varu mazliet paklausīties vienu arī, kā viņš lasīs. Viņam ir piemēram tāds, ko nav iespējams paklausīt. Istus kirstus, ja karastus Kristus e karistus. Burtiski tas būtu sēdējis čirstā un rūdījās Kristus sots. Vai orgasm puris orgiga purismi orgiat. Burtiski būtu orgasms urba riesmu purismu orgija. Bet šo to es varēju. Piemēram, viņam ir tāds aforismis, kõik romavat Roma. Tas nozīmē, es to tūkoju, visi romieši Romā uz Romu. Te es izmantoju verbu romāt, kas nav. Tātad no substantīva, no
no Lietuvārda. Roma, es izveidoju verbu Roma. Un tā kā mēs zinām izteicinu, visi ceļi vērt uz Romu, būtībā es pasakot Romā, jūs arī sapratīsiet, ka tas ir kaut kādā veidā iet uz Romu. Jo man arī jāspēlējas, jo citādāk tas nav iespējams. Ir arī tādi viņam aforismiņi, kurus vienkārši varat paklausīties. Latviski lasīšana. Tā. Koku un kokaīnu pavārs kains lūko visu kopā klāt savā kūkā. Gorilu koris aiz gardīnes gaudo gloriju. Mirušo lidmašīnā lido miroļi. 10 zobaiņas rekordens. Un tā viņam ir pilnīgi nezināmā valodā, kuras neeksistē. Arla malbina, labiba maran, lambin, anarmin, bal ala. Un šis cilvēks ir studējis muziku, viens no igauņu enciklopēdijām. Viņš rakstīja ļoti daudz par mākslu, viņš rakstīja daudz par muziku. Viņš ir arī kompozīciju studēja un ļoti labs pianists bija. Un Ilmārs Labans radīja tātad disku plati, kurā es tikai skaņu dzēju. Un tā saucas Sound Poetry, kas bija arī ļoti populāra tieši seriālistiem. Un Ilmārs Labans Zviedrijā izdod plati, kurā viņš lasa savus dzējoļus, izmantojot tikai balsi. Citi šie Sound Poetry dzējnieki izmantoja arī instrumentus, bet Labans izmantoja tikai balsi. Tātad šie dzējoļi ir ne tikai igauni. Nu, otrs dzējnieks ir Kivīsilnieks, kas arī apmēram šādā veidā raksta. Nu, tas ir viens atkal no igauņu varbūt brīnumiem, ka mēs sakam, ka mums ir tas humors, bet izrādās, ka dzējā noteikti igauņiem ir vairāk humora. Arī viņi nebaidās runāt par sevi un varbūt tātad tā kā te atkal ir pavisam savādāk. Poēma par Lāci, Kivīsilnieks. Reiz dzīvoja Lācis, bet viņam tas labi nebeidzās. Dienā viņš strādāja meža kooperatīvā, bet brīvajā laikā, kā zināms, bija liels stāstu stāstītājs. Reiz uzradās dzenis, paklausīties Lāča runās, bet mācība tāda, kopš senseniem laikiem, te klausās, te pieklauvē. Tagad Lācis strādā par leduslāci. Māksla ir gara un uz augstiem papēžiem. Uzminu bezdalībai, laikam būs lietus. Viņam ir ļoti labs dzējolis par Titaniku. Un te bija Titanika nogrimšanas jubileja, tad es arī nolasīšu to. Kopš tā laika, kad Titaniks uzskrēja aizbergam, neviens nav pat pieminējis upura ciešanas, tās sāpes un pazemojumu. Visi runā tikai par to, kā kuģis savu pakaļu pacēla un nogrīva. Piesnieto aizbergu, visi aiznesuši. Seši miljārdi cilvēku, kas it nemaz par tevi nerūpējas, nu nevar taču kļūdīties. Tā, nu, tas būtu tā pilnīgi cita atkal. Tas atkal ir mazliet tāda ironiska. Veiko Merka, arī jauns dzejnieks, kas arī raksta varbūt līdzīgi šādus dzejoļus, bet atkal mazliet savādākus. Nu, te atkal parādīsies tā labvēlība, smiešanās par pašiem sevi, igauniem. Miljons. Dzīvojam uz briesmu robežas. Ja igauņi būs mazāk kā miljons, izkritīsim laukā no kultu tautu saimes. Vienkārši kādā vakarā mēs vēl esam 1,001. Tad 2 idioti iedzer tīrīšanas līdzekļi, un tas arī ir viss.
Un tad viņam ir tāds secinājumi. Pirmais secinājums. Ja zeķis nesmird, tad it kā nemaz nebūtu dzīvojis. Otrais secinājums. Jaunie neko nezina un visi vecie ir nomiruši. Trešais secinājums. Grūti ir kalbam skriet, vēl grūtāk peldēt. Atkal, kā jūs redzat, atkal pavisam var būt savādāk. Tā. Pavisam nesen man iznāca grāmatiņa, un tikko zvanīja arī izdevējs, ka tagad tā grāmatiņa, man liekas, kopš rītdienas būs dabūjama arī Latvijā, šeit ir grāmatu veikalos, un tā ir somu dzejniece Helija Laksanena, kura raksta dzejoļus dienvidu rietumu somu dialektā. Būtībā valodā ap ūsīkaupunki, tātad uz dienvidu rietumu Somijā. Un šī valoda ir tāda, varētu teikt, viņai īsā valoda, strupa. Šai valodai nav raksturīgie somu garie vārdi. Šī valoda ir tāda tā kā saīsināta. Pat somi nesaprot visu, ko Helija lasa, bet Helija ir viena no populārākajām dzejniecēm Somijā, kurai iznāk grāmatas ļoti lielos eksemplāros. Tā skaitā viņa izdod arī klausām grāmatas, un viņa ļoti labi uzstājas. Un nesen es biju Turku, un mēs Turku grāmatu tirgu ar Heliju kopā uzstājāmies un atklājām šo grāmatiņu vispirms Somijā, Turku. Un tikai tad varbūt Helija atbrauks, mēs uzstāsimies arī Latvijā. Helija ir 40 gadu jauna meitene. Būtībā tur, kur viņa iet, tur visi cilvēki nāk klāt un prasa autogrāfus, viņa ir ļoti populāra Somijā, un viņa varbūt ar savu popularitāti ieguvusi, protams, ar šo savdabīgo valodu, bet arī ar to, par ko viņa raksta un kādā veidā. Tā ir dzeja ar fantastisku smalku humoru un par visām tām lietām, kas ir pašlaik. Un viņa sevišķi viņai patīk, protams, lauki. Viņa arī vairāk brauc ar laukiem, dzīvo un tur raksta. Un šī fantastiska asprātība, kas ir Helija. Un man bija ilgi jādomā, kādā valodā tad man tulkot, jo nav jēgas tulkot literārā valodā, jo viņai arī neviens dzejols nav tulkots somu literārajā valodā. Un es, protams, sēdēju ilgi un domāju, kādu dialektu vai dialekta iezīmes izmantot. Un tad es nonācu pie slēdziena, ka es noteikti gribētu, ja es tulkošu Heliju, tad es izmantošu Vidzemes, lībiskās dialekta iezīmes. Tātad Vidzemes, tātad ap jūsu pusi, ap Salansgrīvu, ap Vainažiem. Te ir Igauņu robeža, un arī tie vārdi ir izcināti, saīsināti. Šeit, šajā dialektā vai šajā valodā nav sieviešu un vīriešu dzimtes, tātad ir tikai viena dzimte, tas pats, kas ir igauņu un somu valodā kā tādā. Jo igauņu un somu valodā nav sieviešu un vīriešu dzimtes. Ja man viens igaunis vai soms pasaka, temā tulē, viņš nāks. Es nezinu, kas nāks. Meitene, zēns, tu sēdi un nezinā gaidi, kas tur parādīsies. Igauņu un somu valodā nav nākotnes forma, un šajā dialekta iezīmēs mēs arī nelietojam nākotnes formu, mēs lietojam tagad nākotnes lietā, tāpat kā igauņu. Un man likās, ka tieši Ainažu, Salansgrīvas un šī lībiskās dialekti ir tas tuvākais Helija valodai. Un tā es diezgan konsekventi strādāju, esmu studējis diezgan daudz arī skatījies par dialektoloģiju, un man bija arī iespējas pārbaudīt, es arī ierakstīju, kā šie cilvēki runā. Protams, pats es neesmu no šīs puses, tas man, protams, ir grūtāk. Bet šajā grāmatiņas beigās ir arī vārnīca, ko es ielietoju, un kurā tie raksturīgākie vārdi, ja nav kaut kas saprotams, tad, protams, varēsiet apskatīties.
bet jums jau nekādā ziņā, jūs visi to zināt. Un tur es rakstu vai ne tiem, kas ir no citas puses, tiem tā vārnīca, bet jums jau nevajadzēs. Un šo grāmatu, kā redzat, ir zīmējusi, varētu teikt, ilustrējusi Aizariņa, mūsu māciniece, kas ir. Es viņai prasīju, lai viņa man uzzīmē tikai vārdu, bet viņa sāka lasīt, un viņai tā iepatikās, ka viņa ilustrē praktiski visus dzēļojus. Un te ir arī aizstāsts. Tā kā mēs esam tur vairāki cilvēki kopā. Man bija ļoti laba konsultante arī, kas ir tieši dienvidrietumu somu valodas dialektoloģijā. Viņa pati nākus no tās puses, es varēju netraucēt visu laiku Heliju. Lai gan Heliju es arī traucēju un prasīju, bet ar viņu man bija arī tomēr diezgan lielas konsultācijas. Jo atklāt sakot, normāls soms, kas ir nācis no Helsinkiem, viņš Heliju valodu īsti nesaprot. Paklausieties, kā tā Helija raksta. Gos un bērs. Es gribu būt gos apakš bērs. Es negribu nodarboties ar radīšanu. Es negribu zubrīt jaunas aplauzumu programmas. Es negribu skaidrot māc, meitas būšanas. Es negribu šito vēstuli stiept uz pastkast. Es negribu zvanīt slimo kastantam. Es negribu paturēt prātā nevienu pinkoru. Dod man būt govēja apakš bērs. Met man noguruši ār uz istabgrīdu kamīnu priekšā. Kapā līdz. Man kapā līdz ieliecēt. Vismaz villaini zets, ja neko citu. Nosaluši kājas jau nesalies pīšļos. Ar naktslampu. Un daži grāmatu var ielikt. Viena zviedra grāmata. Tur būs laiks vingrināties. Rakstāmo papīru ar vajadzētu. Tāpat būtu labs ausiņš pagraustēs. Rādio tik notīgi gan nevajag. Mīļi un žēl, mobilo man kapā līdz gan nevajag. Vārdmaiņa. Kurmis vai nejaudā pacies, tiek eks-sievas miega bedrīts. Pārāk labi prātā palikuši. Tu pamet vecs dzīvesvietu, tik dzeltens vakats, vējā plivinas, tu paņem punas meitas vārdu, mēs abi ķepainiši. Es vēl gaidu savu stundu, tik lēns un tas pats jautājums atpakaļ velk, vai uz skāpu burk, vai visu līmēt ābolu zats šiltu. Laiks. Brīžam es nekustīgs kuģi savā vietā, un pūles būt pavisam plus, lai laiks man nepamana, un es atkal man dzīt uz priekšu. Pēc satraukties līdz ar viņu. Vakar no rīta man tas izdevās. Es skatījos tik no sevi apakš, un bija tik klus. Laiks nospried, ka es vēl nav mājas pārnācis. Es smējos, ka tas bija tik šaudīgs, rā vaļā no šūplā, vēr vaļā no skatu, pīpēja un gribēja nosist laiku. Beigās šis man tomēr tur atrada. Kam gan uz mūžu palika gultā? Tiem, kas jau... Es to nolasīšu vēl vienu. Kad laiks nepaiet, nesa govu skatās tevi. Tās skums pēc māte un es pēc tēva. Mēs abi divu liks kaminā uguni, nogrudīs sniegt no jumta, no trepēm nodauzīs lēdu. Mēs gribam sasniegt apnikumu pasaules rekordu, bet tad būs pārāk skumīgi. Un es lieku govu mašīnā un laišu. Lielveikala mašīna placī uzvelk roķeni un tais saulīt. Un oi, kā man patīk, kad gos snieg. Un tā ir Helija, kā iesaku jums katrā ziņā iepazīties. Un viņai ir arī tādi, bet arī ir traģīgi mazliet par kaisu. Un tad atkal ir, piemēram, vēl vienu nolasīšu. Tas man arī ļoti patīk ar tādu asprātību.
Atklāt sakot, man bija arī, tā bija man vesela, es pēc tam vairs nevarēju neko citādāk runāt kā tā. Un tad es pēc tam nolasīšu, ko es prorakstīju. Jā. Nemaz tik viegli nav tikt vaļā. Tā. Kur man tas bija? Bet jums jau var runāt tāpat. Un man bija pārsteigums, cik tomēr daudz ir igauņu vārdu, kad es sāku lietot. Un tiešām, somu vārdi, tā kā sanāca diezgan labi. Es mēģināšu atrast vienu dzējotu, ko es tā kā gribētu vēl jums pēdējo nolasīt. Tas ir tā. Teiks neatceros, kurā. Tā ir kādreiz, nevar atcerēt. Un tā kā es nezinu, kā jums ar grāmatu piegādi, teiksim. Es jau būtu priecīgs, ja šī tāda grāmata, kas ir arī mazliet tā kā jums varētu interesi izraisīt arī tieši tā valodas ziņā, ka viņi atnāk līdz jums. Tā būtu. Tā vēl pēdējo kelīgi. Laulību līgums. Noteikumi šitā kārtību var atgrozīt. Domāts, ka es un tu. Līgumu var arī lauzt, ja māk no to saskatīt to jaunu. Pirmais. Ja tu ies prom, viss paliks man. Otrais. Ja es ies prom, es līdz ņemšu tev. Un ietekmējoties no tās Elī, man vajadzēja uzrakstīt dzējoli, ko mums Lijāna Langa lika, lai mēs nolasam uz Daugavas. Mums bija dzējas dienās Ikšķelē, uz Plosta bija jālasa dzējolis, viņa tur dabūja gan pašvaldības atbalsts, un tur bija kādiem 11 dzējniekiem vajadzēja lasīt dzējoli, un viņa man visu laiku zvanīja. Es tajā laikā taisīju Kelī un makšķerēju. Un es esmu makšķerējis, bet tāds īsts makšķerējis. Man ir jau viss, kas vajadzīgs makšķerniekam būt. Es gan ziemā, gan vasarā, gan rudenī praktiski jebkurā laikā braucu gan uz Pēklusu, gan arī Latvijā un tā tālāk. Un es tieši tad arī sēdēju pie uz Daugavas, kā es saku, vai ne, un makšķerēju. Un tad man zvana tā Lijāna un stāsta par to dzējoli, kas man jāuzraksta un jānolasa, un tad mēs uzstāsimies un viss tur notiks. Un tad ir tas dzējols. Dzējols par Daugavu. Es tupu pie Daugavu un makšķerēju. Zvan Lijāna un saka, lai rakst dzējoli par Daugavu. Es saku, ka ar gruntēm tupu uz savu pie Daugavu un ka fīders ar baroto man iemests uz līniju. Ka es tagad izvējnieks, ne dzējnieks. Tad Lijāna prasa, kāpēc es runāju tādā mēlē. Es saku, ka nu pati atzējoši pārsīgi somu dzējnieci Kelī Lārsonē, kas raksta somu dialektā, vēst šo turko valodā, ko ļauts runā painažiem un salacgrību. Un ka es vairs netieku vaļā no to valodu. Nu Struns par valodu raksta dzējoli par Daugavu, saka Lijāna. Man tie verzīgi dzējoli par Daugavu, par dzimtiem krievi. Es varu rakstīt par ķerku, par šūpiņu, par džiku, par mornišu. Es varu rakstīt par cops un necops vēju, par spiedienu maiņu uz zivu. Es varu rakstīt dzējoli pret tiem, kas purkau, griež otrā dupu, tais hes, leģ ķīmiju ūdeni, liek tīkls, iet ar divbrīku, sit ar elektrību vai dinamīku, bendē zivs. Gruntens zvans nozvar, es piecētu, kaut kas ir galā. Es velku, mazs sanāc, tā mans pils ar asarām kā tādam porukam. Es laišu to apā. Rauz man fīderi, es pieceru, kaut kas ir galā, es velku. Plācs plauc, kā atteikt podu vāks nāk laucā.
Žīt kā vecam brūtem daudz var pa divai. Nekā. Es uzlieku būts, labs sitiens. Piecērt, vēl, smuklīga, tik smuk kā Ingaila. Es nolačo to un palaišu vaļā. Ārkal zvans. Lijā tik runā. Saka, lai es raktu dzēvolu par draugu. Es saku, ka Pumpurs jau vienu eposu uzrakstīja. Ka viņš ir savis. Ka viņš Daugavā noslīcināja Vačplēs. Ka dzēvnieki Daugavā sauc mātes vārdā, sauc pa likteņu, un man tas bija. Pagarijām, man braust. Es saku, met telefonu krūmā. Grunteni raust kā trakas, piecēr, ne no vietas, kā mieres, kaut kas milzīgs. Es vēl pēc kause augšā nāk. Izskatās pēc sama. Mier, tik mier, pīt aug, nostiept kā ģitārs stīg, augšējais mīn. Kaut kas riktīgs ir galvā. Es lēnu velku, jau paiet stundu, es velku 2 stundas, es velku. Samsāk pārbūt, nāk jau tuvāk. Es domāju, kā dabūt krastā to elektru. Nu jau šis ir pašs mals. Es ņemu galu un stiepu to ārā. Resnis, kā Saeimas deputāts, trešā gadā. Klausās, kaut kur runā. Skatās, neviena nav. Tad es saprotu, ka samam iekšā kāds lasa dzējoli par Daugavu. Es domāju, ka sams ir norīts kā latviešu dzējoli. Un šis sam vēdā lasa savu dzējoli par Daugavu. Es ņemu telefonu no krūma un zvanu Lijānai. Lijāna neatbild. Es tagad varbūt arī iesācis savus dzējolus, varbūt mazliet par sevi un kaut ko arī, ne tikai jocīgi. Es pats tiešām, man iznāk tā, ka tad, kad es sāku rakstīt, man iznāca pirmā grāmatiņa, kas te palikusi, tas nepasacītais, senos laikos. No šīs grāmatiņas palika tikai puse. Bija, protams, cenzūra tā laikā un pusi izmeta laukā. Es nezināju neko, ne par vārdu, kāds man būs vārds uz šīs grāmatas vai kas tur zīmēs. Toreiz neko, tur vienkārši fakti priekšā. Un, protams, arī īsti man viegli negāja ar visu toreiz tajos laikos, jo es kaut kur biju kaut ko nolasījis, atkal kaut kas, kam nepatika, un beigās man izdevās uzstāties arī vienās dzējas dienās un nolasīt šo te dzējoli, un tad man 2 gadus es vairs īsti nevarēju publicēties, jo to kāds ierakstīja magnetofonā, un tas nonāca Amerikas balsī. Tas ir rakstīts 79. gadā. Kad atnāks latviešiem tie laiki, patapināts no Jāņa Rudjāna latviešu tautu dziesmas. Vai ere sava mēne tev pa nastu, vai ere tu vien mazliet kautrējies, ka tavi vārdi tagad ir par prastu. Ak, liec man mieru, iestus smērēties, ot šitai krajā foršas meičas baigi, tik nevien klāt, ja jau bogu norausties. Bet ja nu atnāk latviešiem tie laiki, vēl kamēr kaimiņu krogā alu sūdz, starp mums runājot, izsakoties maigi, bez savas valodas, tu esi sūdz. Šī rinda pēc tam šī rinda man atnāca ar krekliņu. Tur bija trimdas latvieši kaut kādā veidā arī dabūjuši no dzējoli, nezinu no kā un kā, varbūt pat pārakstījuši. Un tad es saņēmu no viena cilvēka, kas otram iedevis, tad trešajam iedevis krekliņu ar šo uzrakstu, protams, bez savas valodas bez sūdz un ar manu vārdu. Tajā laikā tas bija neiedomājami, jo tas bija padomu laiki, lai uz krekliņa kaut ko rakstītu. Es varēju tikai varbūt pat sirt un āmaru neļāvu, man liekas. Es pat nezinu, kā tur bija. Un tad man, protams, ka to rindu arī
bija kāds uzkrāsojis ar krāsu uz Berlīnas mūra un nofotogrāfējis atsūtījis un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es, protams, ka otrā grāmatiņa, kas man iznāca ar atpakaļejošu datumu, tādas bija toreiz tās grāmatiņas, visas vienādas, teiksim, man vai tur otrā grāmata izskatījās šādi. Man vienīgi varbūt palēmējās, ka māksliniece ir Daca Lielā. Un Daca tur kaut ko tur atrada, ko uzzīmē. Šīs grāmatas arī daudz, kas izkrita ārā. Protams, ka negāja cauri un tā tālāk arī dažādi vēl saglabājušies uzraksti, kur pie maniem dzējojiem rakstīts, ak, tā jaunais cilvēks, ko jūs iedomājaties ārā un tā tālāk un tā tālāk. Jo būtībā jau pat nevarēja vārdu Dievs rakstīt, jo tas jau bija pretpadomi. Kaut ko vēl bišķi no tiem laikiem, no tiem trakajiem. Toreiz mēs bijām tā paudze, tur Klaus Elsbergs un Māris Melgals un Amanda Aizpurieta un Egils Zirnis. Un daži gāja citā ceļā. Atklāt sakot, es tā dzīvoju, protams, es daudz lasīju citās valodās, mēģināju kaut kādas dabūt grāmatas, pateicoties Jānam Kaplinskam. Es dabūju arī daudz grāmatas par angliski par budismu, un sāku interesēties par budismu toreiz. Un es kaut kā neņēmu galvā, kur es tur dzīvoju kaut kādā padomju varā. Un vienkārši rakstīju no tādas muļķības, ko mēs rakstījām arī. Zirnis rakstīja un visi rakstīja. Vai cik tā ir dzēja, to ļoti pateikt, bet kaut kas varbūt arī paliek. Tiesas nebūs, varat necelties pat kājās. Viļņi palieciet vien savā ūdens mierā, dzirnakmeņi rībiriet un vēju maliet. Tiesas nebūs, tiesas nebūs, tiesas nebūs. Tiesas nebūs, zagļi zodziet, kaušņi kaujiet, vilka zobi, haizivs zobi, sadodieties zobos. Asins plūst visu vienā krāsā krāso. Tiesas nebūs, pļaujiet saujās, tālāk pļaujiet. Tiesas nebūs, lišķi lišķējiet un lieniet. Grūdiet lauskās, valstis, spoguļus un klintis. Kuģi šķeviet mūsu valodu un jūru. Tiesas nebūs, nāc cilpas vaļās lieniet. Tiesas nebūs, lai gan apmaksa jau nenūs. Naids ir saknes, kuras dūdē, tura zeme. Naids ir kaps, kas apaudzis ar izlikšanu. Tiesas nebūs, tiesas nebūs, tiesas nebūs. Visos laikos šalpo jūra, visos laikos konjunktūra. Atnāk paisums, aiziet paisums, katram tiek savs savāds skaistums. To, ko agrāk cēla gaisā, ņem un iebāž dziļi maisā. To, ko agrāk bāza maisā, ņem un paceļ augstu gaisā. Trīsreiz urā, paiet laiks un visu čurā. Protams, arī, teiksim, tajā laikā es uzrakstīju arī Zāvaku dziesmu. To varbūt jūs zināt. Līvi dzied. To viņi dabūjuši kaut kur bija arī, man liekas, rajona avīzītē. Saldū bija nopublicēts, es tur uzstājos. Un tā tad dabūja Virga, un mēs pēc tam ar Virgu satikāmies un domājam, ko tālāk darīt, bet tad viņš, laikam, aizbrauc uz Ameriku, lai sāka kaut ko lietot, un tā tas viss pazudē. Vēl viena varbūt no šiem trakajiem laikiem. Varbūt kaut ko citu. Jā, arī dziesma, ko Uldis Stabuldnieks uzrakstīja, varbūt kaut kur Romā, kas ir zinām. Ar Uldi arī, Uldim bija arī vēl visādi plāni. Man toreiz nebija laika, viņš arī vēl gribēja kaut kādas dziesmas, lai es rakstu viņam tekstus, bet katrā ziņā mani prieks tajā ziņā bija par Uldi, ka Uldis izmantoja dzēju, nevis izmantoja kaut kādus savāstījumus, kas tagad muzikā praktiski, es nevaru klausīties, es nezinu kā jums. Un visi ir tekstu autori un dzējnieki un viss kaut kas ir, bet Uldis gāja citu ceļu, viņš izmantoja savā muzikā čapu, viņš izmantoja knutu, viņš izmantoja vizmu, viņš izmantoja dzēju, un viņš neuzbāzās ar savu muziku, viņš bija tā kā maliņā un tā palīdzēja tai dzējā. Tas ir unikāli, jā. Jā, tāds arī bija kaut kāds
attīstījās tajā laikā. Nec tēvija, bet prērija, nec nākotne, bet sērija, nec vēsture, bet mēstuve, nec kultūra, bet ēstuve, nec brīvība, bet akcija, nec Latvija, bet stācija. Nu, tagad ir man jauns zēns uztaisījis meitenes audzējiet grūtis, tādu vecu dzējolu, vai ne? Tagad dzied arī. Nu, tie laiki bija tiešām tādi dīvaini. Un pēc tam tad jau nevarēja rakstīt tā. Tad man tas interesēja. Un tad, kad varēja rakstīt tā, tad es gribēju pilnīgi mainīties. Man atkal likās tie, kas toreiz baidījās, tad arī uzreiz kā bija tā atmodīja un nostiprinājusies, nu tad sāka spērt vaļā tās savas peršas un tādā pašā stilā, kā tas bija 85. vai 86. gadā. Bet tad jau vairs tas nebija jēgas nekādas. Tāda bija kladzināšana. Un tad es uzrakstīju grāmatu, kas saucās Ēnu nesēja, kurā ir viena dzejolis, to es nolasīšu. Nu, tā ir mana varbūt pozīcija. Karuselis griežas, es sēžu blakus, es nepiedalos. Mani sauc, man māja par muļķi saukā, es sēžu blakus, es nepiedalos. Druscī veikstu galva, karuselis griežas. Mati kā mākoņi plandās un skrien, pikses kā tik smieklīgi drēb, kleitis piepūšas kā būdas un paceļas neredzamā mastā. Es sēžu blakus, es nepiedalos, ir rudens, un es rudeņoju sevī. Lietus ir mans miers, karuselis griežas. Grausīm vido smiekli un lapas, es sēžu blakus, es nepiedalos. Esmu kā koks vai kaps, ārpus žoga un nebūtības. Es nepiedalos, es esmu bīstams. Nu, tagad mazliet cits posms. Es nezinu, kur tu būsi, kad beigsies mans laiks. Šī telpa ir tukša, jo klusums sīvē. Izvēles iespējas ir tikai gaismai, caur spraugām un pirkstiem. Durvju nav, izmisums izlien no ādas un nomest tā čūskas ādā, paslēpjas kā tauliņš no lietus. Es nezinu, kur viņš lidos, kad beigsies lietus, kad beigsies laiks. Lapas izslēdz gaismu un krīt, arī kritiens ir dzīve. Gara un skaista, lapa apskaidrība. Zari ierauj pumpurus kā nagus līdz nāvei, līdz pavasarī. Sapnim nav laika izjūtas, sapnis ir ārpus laika. Tas nozīmē, ka miegā tevi varu satikt tikai nejauši. Protams, nekas netraucē mums norunāt precīzi. Tur uz mēnesi tilta, pirms pasaules gala, pulksteni pavasarī. Paturēt šo dienu uz savām rokām un lēni ielaist atverā, aizmirst balsi, kas kalst kopā ar lapām, kas čap vējā kā čūska, neuzstāv, apiet apkārt, arī saule apiet roku un iekrimst meža zaļajos viļņos, bez atmiņas, bez nogājas. Smalks tušas zīmējums izplūst lietū. Ķīnietis kā tāds hieroglips uz kalna meklēja savu dievu. Vējš uzskrien debesīs pa bombu stievu. Ķīnietis kā plējā atradis dievu. Un manas rokas čūskās lokās, kā garas takas pa tavu domu mežu iegainu un klusu. Un manas rokas melo upei acīs skatīdamās pieplūšana tavā jūrā būs tik viegla. Un manas rokas apkārt vies un pazīst dziļumu, kur spalvas smagums krīt. Un manas rokas zīmē nezināmas zīmes uz tavas ādas krīta tīrās tāpaļas. Un manas rokas vējā paceļās pār tevi kā divas smagas kaulu saules. Un manas rokas smejas uz tava prieka kraujas sasildītās sejas. Un manas rokas kliedz kā tavā tornī ieslodzītais zvans. Un manas rokas klusē tavā ūdens melnā mutē. Un manas rokas atmin tavas svīna mīklas. Un manas rokas zina, ko tu zini. Un manas rokas dzīvo tevī. Un manas rokas tevī ir manas rokas. Dažādi atkal tie laiki.
dažādi laiki. Un varbūt, es nezinu, tas ir varbūt, ka mēs varam noklausīt, tas bišķi atpūstos. Mēs te pirms kaut kādiem gadiem vienkārši paņēmu līdzi, domāju, vai man ir viņu brāli, mēs esam vienādi. Mums bieži jauc, un bieži sajauc, cevišķi jau jaunībā, bet tagad varbūt mazāk. Viņš ir komponists, mēs arī kopā spēlējam tajā grupā, kurā es spēlēju arī. Un kaut kā pirms vairākiem laikiem notika Jākapilī, notika teātru skate, un mums vajadzēja Raigadu sarakstīt tādu uzstāšanos, arī bija uz Klosta Daugavā. Un šeit ir, var sakot, te ir tie, kas arī tur dziedās, tātad bija Uģis Roze tur būs, un arī dejoja tur dzirnas. Jābrīdina, ka tas vizuālais ieraksts atradās no ļoti tālu skatu, viņš varbūt nav tik kvalitatīvs, bet muzika vismaz ir ierakstīta pēc tam savādāk. Tur ir tāds cikls mums bija, mēs visu izveidām, bet tas viss saistībā ar šo teātri. Varbūt mums gaismi jau.
no viena cilvēka, kas otram iedevis, trešajam iedevis, Krekliņa ar šo uzrakstu, protams, bez savas valodas bez suds un ar manu vārdu. Tajā laikā tas bija neiedomājami, jo tas bija padomu laiki, lai uz Krekliņa kaut ko rakstītu. Es varēju tikai varbūt pat sirt un āvaru neļāvu, man liekas. Es pat nezinu, kā tur bija. Un tad man, protams, ka to rindu arī bija kāds uzkrāsojis ar krāsu uz Berlīnas mūra un nofotogrāfējis atsūtījis un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es, protams, ka otrā grāmatiņa, kas man iznāca ar atpakaļ ejošu datumu, tādas bija toreiz tās grāmatiņas, visas vienādas, teiksim, man vai tur otrā grāmata izskatījās šādi. Man vienīgi varbūt palēmējās, ka māksliniece ir Daca Lielā, un Daca tur kaut ko tur atrada, ko uzzīmē. Šīs grāmatiņas arī daudz, kas izkrita ārā, protams, ka negāja cauri, un tā tālāk arī dažādi vēl saglabājušies uzraksti, kur pie maniem dzējojiem rakstīts, ak, tā jaunais cilvēks, ko jūs iedomājaties ārā, un tā tālāk, un tā tālāk. Jo būtībā jau pat nevarēja vārdu Dievs rakstīt, jo tas jau bija pretpadomi. Kaut ko vēl bišķi no tiem laikiem, no tiem trakajiem. Toreiz mēs bijām tā paudze, tur Klaus Elsbergs un Māris Meldgals un Amanda Aizpurieta un Egils Zirnis. Un daži gāja citā ceļā. Atklāt sakot, es tā dzīvoju, protams, es daudz lasīju citās valodās, mēģināju kaut kādas dabūt grāmatas, pateicoties Jānam Kaplinskim. Es dabūju arī daudz grāmatas angliski par budismu, un sāku interesēties par budismu toreiz. Un es kaut kā neņēmu galvā, kur es tur dzīvoju, kaut kādā padomju varā. Un vienkārši rakstīju tādas muļķības, ko mēs rakstījām arī. Dzīves rakstīju un visi rakstīja. Vai cik tā ir dzēja, to ļoti pateikt, bet kaut kas varbūt arī paliek. Tiesas nebūs, varat necelties pat kājās. Viļņi palieciet vien savā ūdens mierā, dzirnakmeņi rībiriet un vēju maliet. Tiesas nebūs, tiesas nebūs, tiesas nebūs. Tiesas nebūs, zagļi zodziet, kaušļi kaujiet, vilka zobi, haizivs zobi, sadodieties zobos. Asins plūsti visu vienā krāsā krāso. Tiesas nebūs, pļaujiet saujās, tālāk pļaujiet. Tiesas nebūs, lišķi lišķējiet un lieniet. Grūdiet lauskās valstis, spoguļus un klintis. Kuģi šķeliet mūsu valodu un jūru, tiesas nebūs, nāves cilpas vaļās lieniet. Tiesas nebūs, lai gan apmaksa jau nerūs. Naids ir saknes, kuras dūdē, tura zeme. Naids ir kaps, kas apaudzis ar izlikšanu. Tiesas nebūs, tiesas nebūs, tiesas nebūs. Visos laikos šalpo jūra, visos laikos konjunktūra. Atnāk paisums, aiziet paisums, katram tiek savāds skaistums. To, ko agrāk cēla gaisā, ņem un iebāž dziļi maisā. To, ko agrāk bāza maisā, ņem un paceļ augstu gaisā. Trīsreiz urā, paiet laiks un visu čurā. Protams, arī, teiksim, tajā laikā es uzrakstīju arī Zāvaku dziesmu. To varbūt jūs zināt. Vīri dzied. To viņi dabūjuši kaut kur bija arī, man liekas, rajona avīzītē. Saldū bija nopublicēts, es tur uzstājos. Un tā tad dabūja Virga, un mēs pēc tam ar Virgu satikāmies un domājam, ko tālāk darīt, bet tad viņš, laikam, aizbrauc uz Ameriku vai sāka kaut ko lietot, un tā tas viss pazudē. Vēl viena varbūt no šiem trakajiem laikiem. Varbūt kaut ko citu. Jā, arī dziesma, ko Uldis Stabulnieks uzrakstīja, varbūt kaut kur Romā, kas ir zinām. Ar Uldi arī, Uldim bija arī vēl visādi plāni. Man toreiz nebija laika, viņš arī vēl gribēja kaut kādas dziesmas, lai es rakstu viņam tekstus, bet katrā ziņā mani prieks tajā ziņā bija par Uldi, ka Uldis izmantoja dzēju, nevis izmantoja kaut kādus savāstījumus, kas tagad muzikā praktiski es nevaru klausīties, nezinu kā jums. Un visi ir tekstu autori un dzejnieki un viss kaut kas ir.
Bet Uldis gāja citu ceļu, viņš izmantoja savā muzikā čaku, viņš izmantoja knutu, viņš izmantoja vizmu, viņš izmantoja dzeju, un viņš neuzbāzās ar savu muziku. Viņš bija tā kā maliņā un tā palīdzēja tai dzējā. Tas ir unikāli, jā. Jā, tāds arī kaut kāds tajā laikā. Nec stēvija, bet prērija, nec nākotne, bet sērija, nec vēsture, bet mēsture, nec kultūra, bet ēsture, nec brīvība, bet akcija, nec Latvija, bet stacija. Nu, tagad ir man jauns zēns uztaisījis meitenes audzējiet grūtas, tādu vecu dzējolu, tagad dzied arī. Nu, tie laiki bija tiešām tādi dīvaini. Un pēc tam, ka jau tad jau nevarēja rakstīt tā. Tad man tas interesēja. Un tad, kad varēja rakstīt tā, tad es gribēju pilnīgi mainīties. Man atkal likās tie, kas toreiz baidījās, tad arī uzreiz kā bija tā atmodīja un nostiprinājusies, nu tad sāka spērt vaļā tās savas peršas un tādā pašā stilā, kā tas bija 85. vai 86. gadā. Bet tad jau vairs tas nebija jēgas nekādas. Tāda bija kladzināšana. Un tad es uzrakstīju grāmatu, kas saucās Ēnu nesēja, kurā ir viena dzejolis, to es nolasīšu. Tā ir mana varbūt pozīcija. Karuselis griežas, es sēžu blakus, es nepiedalos. Mani sauc, man māja par muļķi saukā, es sēžu blakus, es nepiedalos. Druscī veikst galva, karuselis griežas. Mati kā mākoņi plandās un skrien, pikses kā tik smieklīgi drēb. Kleitis piepūšas kā būdas un paceļies neredzamā mastā. Es sēžu blakus, es nepiedalos, ir rudens, un es rudeņoju sevī. Lietus ir mans miegs, karuselis griežas. Grausī lido smiekli un lapas, es sēžu blakus, es nepiedalos. Esmu kā koks vai kaps, ārpus žoga un nebūtības. Es nepiedalos, es esmu bīstams. Tad mazliet cits posms. Es nezinu, kur tu būsi, kad beigsies mans laiks. Šī telpa ir tukša, to klusums īrē. Izvēles iespējas ir tikai gaismai, caur spraugām un pirkstiem. Durvju nav, izmisums izlien no ādas un nomest tā čūskas ādā, paslēpjas kā tauriņš no lietus. Es nezinu, kur viņš lidos, kad beigsies lietus, kad beigsies laiks. Lapas izslēdz gaismu un krīt, arī kritiens ir dzīve, gara un skaista, lapa apskaidrība. Zari ierauj pumpurus kā nagus līdz nāvei, līdz pavasarī. Sapnim nav laika izjūtas, sapnis ir ārpus laika. Tas nozīmē, ka miegā tevi varu satikt tikai nejauši. Protams, nekas netraucē mums norunāt precīzi. Tur uz mēnesi tilta, pirms pasaules gala, pulksteni pavasarī. Paturēt šo dienu uz savām rokām un lēni ielaist atvarā, aizmirst balsi, kas kalst kopā ar lapām, kas čap vējā kā čūska, neuzstāv, apiet apkārt. Arī saule apiet roku un iekrimst meža zaļajos viļņos, bez atmiņas, bez nožēlas. Smalks tušas zīmējums izplūst lietū. Ķīnietis kā tāds hieroglips uz kalna meklēja savu dievu. Vējš uzskrien debesīs pa bombus dievu. Ķīnietis kā plējā atradis dievu. Un manas rokas čūskās lokās, kā garas takas pa tavu domu mežu iegaimu un klusu. Un manas rokas melo upei acīs skatīdamās pieplūšanu tavā jūrā būs tik viegla. Un manas rokas apkārt vijas un pazīst dziļumu, kur spalvas smagums krīt. Un manas rokas zīmē nezināmas zīmes uz tavas ādas krīta tīrās tāpaļas. Un manas rokas lējā paceļās pār tevi kā divas smagas kaulu saules, un manas rokas smejas uz tava prieka kraujas sasildītās sejas,
un manas rokas kliedz kā tavā tornī ieslodzītais zvans, un manas rokas klusē tavā ūdens melnā mutē, un manas rokas atmin tavas vīna mīklas, un manas rokas zina, ko tu zini, un manas rokas dzīvo tevī, un manas rokas tevī ir manas rokas. Nu, dažādi atkal tie laiki, dažādi laiki. Un varbūt, es nezinu, tas ir varbūt, ka mēs varam noklausīt, tas bišķi atpūstos. Mēs te pirms kaut kādiem gadiem vienkārši paņēmu līdzi, domāju, vai man ir viņi brālis, mēs esam vienādi. Mums bieži jauc, un bieži sajauc, cevišķi jau jaunībā, bet tagad varbūt mazāk. Viņš ir komponists, mēs arī kopā spēlējam tajā grupā, kurā es spēlēju arī. Un kaut kad pirms vairākiem laikiem notika Jākapilī, notika teātru skate, un mums vajadzēja Raigadu sarakstīt kādu uzstāšanos, arī bija uz Klosta Daugavā. Un šeit ir, var sakot, te ir tie, kas arī tur dziedās, tātad bija Uģis Roze tur būs, un arī dejoja tur dzirnas. Jābrīdina, ka tas vizuālais ieraksts atradās no ļoti tālu skatu, viņš varbūt nav tik kvalitatīvs, bet no muzika vismaz ir ierakstīta pēc tam savādāk. Tur ir tāds cikls mums bija, mēs visu izveidām, bet tas viss saistībā ar šo teātri. Varbūt mums gaismi jau.